Biedrība nodarbojas ar zivju aizsargāšanu tieši uz vietas. Kādi tas šogad tie rezultāti ir tajā lieguma laikā? Vēl līdz pagājušā nedēļas sākumam, var teikt, bija ļoti liels klusums, jo, protams, ūdens nebija upēs. Tagad ūdens nedaudz ceļās parādās, arī vējš iepūš jūrā, un līdz ar to arī taimiņi un laši nāk mazajās upītēs. Bet otra bēda ir atkal, tomēr tas līmenis ir zems, un ļoti, ļoti viegli viņi ir paņemami. Nelikumīgi paņem, vai no ar dakšām, vai ar tīkliem, ar murdiem un visādākos veidos. Jo pierādījās jau arī 2 naktas atpakaļ arī tika aizturēti Saulkrastos Aģes upē 3 it kā nevainīgi dabas vērotāji un netīšām bija atraduši upmalā arī žebērkli, bet viņi jau, protams, nav vainīgi un viņi neko sliktu nav dabai darījuši. Tas ir viņa viedoklis, protams. Tā kā šogad ir ļoti grūti nosargāt, jo ūdens ir zems un paņemt ir ļoti viegli.